Vai esat aizdomājušies, kāpēc enerģijas rēķini ir tik augsti? Protams, lielu daļu nosaka augstā enerģijas cena, taču otru daļu enerģijas patēriņu nosakām mēs paši. Ikdienā mēs patērējam lielu daudzumu enerģijas, taču bieži vien daļa no šī enerģijas patēriņa rodas neliederīgas enerģijas izmantošanas rezultātā, kas liek mūsu skaitītājiem griezties straujāk un mums liek domāt par veidiem, kā samazināt savus ikmēneša izdevumus. Pastāv viegli un sarežģīti īstenojami risinājumi. Ja sākotnēji izvēlēsimies sarežģītus risinājumus, piemēram, pašam savas enerģijas ražošanu, tad var nākties pamatīgi nopūlēties un beigās nesasniegt tos rezultātus, kurus bijām cerējuši sasniegt. Līdz ar to sākumā nav vērts nopūlēties ar sarežģītu pasākumu īstenošanu, kas beigās var saplīst kā milzīgs sapņu burbulis. Lai samazinātu savas ikmēneša izmaksas, vispirms būtu jādomā par sava enerģijas patēriņa samazināšanu. Pirmkārt, nelaid siltumu vējā. Telpu vēdināšanai pietiek uz pāris minūtēm pilnībā atvērt vaļā logus. Jo mazāk siltuma tiks izlaists, jo mazāk enerģijas būs jāpatērē, lai sildītu telpu. Otrkārt, telpās, kurās neviena nav, izslēdz gaismu, tāpat arī neslēdz spuldzes, ja pietiek ar dienas gaismu. Lieki nedarbini elektroiekārtas, ja tās neviens neizmanto. Lai sagatavotu karsto ūdeni, tiek patērēts liels enerģijas daudzums, tāpēc lūdzu, kad mazgā zobus, netecini lieki ūdeni. Ietaupītais enerģijas daudzums tieši atspoguļosies uz taviem enerģijas rēķiniem. Saki energoefektivitātei jā!